Sveiki! Iepriekšējā reizē jums stāstīja par padomju Latvijas nežēlīgāko maniaku. Savukārt tagad kriminālā rubrika turpināsies, taču jau par kādu nežēlīgu slepkavu no Krievijas. Lieta ir šausminoša, taču ļoti netipiska. Tieši tāpēc izvēlējos pastāstīt tieši par to. Slepkava nebija vienkārši slepkava, jo viņš savus upurus sadalīja gabalos. No ķermeņa sastāvdaļām taisīja dažādus ēdienus, kā arī barību savam kaķim. Konkrētās specifikas dēļ maniaks kanibāls tika nodēvēts par pavāru. Kā notika slepkavības un kur atradās vienīgā slepkavība vieta, uz kuru gan ieradās paši upuri brīvprātīgi. Tāpat uzzināsiet arī galveno iemeslu, kāpēc viņš upurus izmantoja kā barību. Izmeklēšanas detaļas un ko šokējoši izmeklētāji atrada viņa dzīvokļa virtuvē, kāds spriedums viņam tika piespriests gala rezultātā, kā arī daudz ko citu jūs uzzināsiet video turpinājumā. Pirms jūs skatāties tālāk, vēlos pieminēt, ka Latvijā darbojās dažādi neatkarīgi kazino eksperti, kas novērtējuši LVBet par labāko Latvijas kazino platformu. Un LVBet kazino, šie divi kazino manā uztverē ir tie, kas ir līderi un tiešām ir to vērts pievērst uzmanību šeit. Ja mēs izvēlamies spēļu automātus. Viņi atzīst, ka nekur nav tik izdevīgi iepazīšanās bonusi, kā to iespējams iegūt, piemēram, no mūsu partneru linka. Jums ir iespēja iegūt 550 bezriska griezienus. Citu kazino platformu iepazīšanās bonusi ir uz pusi mazāki, tāpēc reģistrējies un izmanto šo lielisko iespēju. Links ir aprakstā. Slepkavu cilvēkēdāju sauca Ilšats Kuzikovs, un viņš dzīvoja Sanktpēterburgā, kur savā dzīvoklī aicināja cilvēkus, kas pārsvarā nāca no nelabvēlīgas vides. Kopā ar viņiem dzēra un dzeršanas laikā dažus no tiem nogalināja. Pēc kā no to mirstīgajām atliekām pagatavoja sev ēdienu. Nežēlīgākās slepkavības tika pastrādātas 90. gadu pirmajā pusē. Viņa rēķinā oficiāli pierādītas 3 slepkavību un sekojošo līķu sadalīšanu barībai epizodes. Kas interesanti ir tas, ka viņa upuru izraudzīšanā svarīgu lomu spēlēja viņa kaķis. Jā, viņa kaķis. Par to sīkāk pastāstīšu mazliet vēlāk. Vēl viena svarīga detaļa, kas to pilnībā atšķiras no iepriekšējā gadījuma, bija tā, ka viņš slepkavoja tikai vīriešus. No noslepkavotajiem viņš gatavoja galertus, ēdamās ķermeņa daļas lika marinēties burkās, kā arī deva savam kaķim, jo finansiālā situācija neļāva viņam atļauties nodrošināt uzturu sev, kur nu vēl savam mājdzīvniekam. Ēdienam nederīgās daļas tika izmestas atkritumu tvertnēs, kur tās arī vēlāk tika atrastas, uzsākot vērienīgu varmākas meklēšanas operāciju. Kā jau minēju, nežēlīgais maniaks izvēlējās upurus starp ciemiņiem, kas atnākuši ielietot alkoholu. Kā viņš izvēlējās upurus? Kā indikators tam kalpoja kaķis un viņa reakcija uz atnākušo ciemiņu. Ja kaķis pret ciemiņu bija mierīgs un draudzīgs, tad var pat droši teikt, ka viņam ļoti paveicās. Jo maniaks izvēlējās nogalināt tikai tos, uz kuriem kaķis reaģēja negatīvi, respektīvi šņācot tiem virsū vai skrāpējot. Maniaka krimināla lieta ieguva visai simbolisku nosaukumu. Iedzēra 2, bet uzkoda 1. Kā slepkava un cilvēkēdājs tika atmaskots un kas kļuva par viņu upuriem? 1995. gada augustā viena no mājas, kurā dzīvoja Kuzikovs iemītniecēm, pastaigojoties ar suņiem, netālu no mājas atkrituma konteinerā atrada nogrieztu cilvēka galvu un stikla burkas ar iekšējo orgānu daļām un pat vīriešu dzimumorgāniem. Izmeklēšanā atklājās, ka galva piederēja 43 gadus vecajam Sanktpēterburgas iedzīvotājam Edvardam Vasiļevskim, kuram bija margināls dzīvesveids, ja īsāk sakot, viņš bija alkoholiķis, kurš cieta no garīgiem traucējumiem. Vasiļevskis bija jau 3. noslepkotais cilvēks, kura mirstīgās atliekas tika izmestas atkrituma konteinerā pie mājas numur 22 Orģinikīdzes ielā. 1992. gada novembrī tieši šīs mājas iedzīvotāji vienā no pagrabiem atrada sadalītas cilvēku mirstīgās atliekas, tostarp izķidātu cilvēku torsu. Tolaik policijas izmeklēšana nespēja identificēt vainīgo, jo tika konstatēts, ka mājas pagrabos, kas atrodas blakus kāpņu telpas ieejām, pastāvīgi tika turētas neaizslēgtas durvis, un tiem varēja piekļūt gandrīz jebkurš pilsētas iedzīvotājs. Mēnesi pirms Vasiļevska slepkavības 1995. gada jūlijā mājas iemītnieki netālu no mājas atkrituma konteinerā atrada arī nogrieztu cilvēka galvu. Savukārt vien dažas stundas vēlāk atkrituma tvertnē pie blakus esošās daudzdzīvokļu mājas atrada nogrieztas cilvēka rokas.
Vēlāk noslapkoto vīrieti identificēja kā 37 gadus veco Mihailu Bočkovu, kurš nāves brīdī bija bezpajumtnieks un iepriekš ārstējās psihiatriskajā klīnikā. Sērija veida slepkavību izmeklēšanas laikā Ilšats Kuzikovs tika iekļauts pie vairākiem aizdomās turamajiem, un jau pēc 3 dienām kopš cilvēka galvas atrašanas Piemājas pagalmā īstais slepkava beidzot tika notverts. Veicot kratīšanu viņa dzīvoklī, izmeklētājiem pavērās šausminošs skats. Viņi bija atklājuši kriminālo fenomenu – slepkavu cilvēku gaļas pavāru. Ieejot virtuvē, aiz durvīm sainītī, kur parasti saimnieces glabā sīpols un ķiplokus, viņi atrada visai neierastas piedevas, kas bija domātas zupai, proti izkaltētas cilvēku ausis un mēles. Uz virtuves galda pat stāvēja pavāra grāmata. Virtuves naži bija ideālā stāvoklī. Guļamistabas sienas rotāja gleznas ar gastronomisku kontekstu, kas liecināja tikai vienu, ka slepkava tiešām mīlēja pavāra mākslu un gatavot ēst. Dzīvokļa īpašnieks pirms iemikšanas noteikti skatījās uz katliem gleznās un iztēlojās, kā tajos vārās, burbuļo un pat smaržo kāds cilvēka gaļas gabals. Galvenais pamata apģērbs, ko atrada viņa mājās, bija pavāra baltais halāts. Vēl virtuvē stāvēja liels spainis ar zupu, un jūs jau varat iedomāties, ar kādām sastāvdaļām tas bija pildīts. Ekspertīzes laboratorijā vēlāk tika apkopoti un savākti visi pavāra pagatavotie tā saucamie ēdieni un kulinārijas brīnumi. Tostarp bija dažādas žāvētas mēles, ausis, iemarinātas ķermeņa daļas burkās, galerti no cilvēka mēles un nagiem un tā tālāk. To, vai viņš ir garīgi slims vai nē, aizturēšanas brīdī pateikt nevarēja, jo bija jāgaida tiesas medicīniskā ekspertīze. Tajā brīdī svarīgi bija fakts, ka šāds cilvēks vispār līdz tam brīdim atradās brīvībā un pārējās sabiedrības vidū, iepirkās vienos veikalos ar pārējiem, brauca vienā sabiedriskajā transportā, reiz bija precējies, par ko liecināja dzīvoklī atrasto fotoalbumu bildes, patika ielietot alkoholu un ēst cilvēka gaļu. Rodās jautājums, kas padarīja viņu par tik nežēlīgu slepkavu? Ir jāmin pāris fakti no slepkavas biogrāfijas, kas arī beigās viņu noveda līdz šausminošo slepkavību un tālāko necilvēcīgo darbību veikšanas. 1971. gadā, 11 gadu vecumā, Ilšats bija liecinieks tam, kā tēvs nogalināja viņa māti. Pēc sievas slepkavības tēvs tika notiesāts, un Ilšats ar brāli pārcēlās uz Ļeņingradu, mūsdienu Sanpēterburgu, kur dzīvoja viņa tante. Tieši viņas aizbildniecībā Ilšats arī nonāca. Mātes slepkavība spēcīgi ietekmēja Ilšata psihisko stāvokli. Kā rezultātā viņam parādījās garīga rakstura traucējumi, un viņu ievietoja psihoneiroloģiskajā dispanserī. Saskaņā ar Ilšata liecībām, pēc mātes nogalināšanas viņš pārstājis baidīties no asinīm. Ilšats Kuzikovs kā cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem no valsts saņēma atsevišķu dzīvokli ar telefonu, kaut arī liela daļa Ļeņingradas iedzīvotāji tajā laikā dzīvoja komunālos dzīvokļos un gadiem ilgi stāvēja rindā, lai saņemtu telefonu. Sākot ar 1982. gadu, viņš regulāri sāka lietot alkoholu. Kā rezultātā, līdz 80. gadu beigām viņam attīstījās alkohola atkarība. Viņš atradās arī psihiatriskās klīnikas uzskaitē un vairāk kārt tur bija ārstējies. 80. gadu vidū, kārtējo reizi ārstējoties psihidispanserā, viņš iepazinās ar pacienti, ar kuru drīz vien uzsāka romantiskas attiecības. Dažus mēnešus vēlāk Kuzikovs apprecējās ar savu mīļoto, taču laulība ilga tikai 2 gadus. Pēc 2 gadu laulības ar sievu viņi izšķīrās, jo kādu konfliktu laikā viņš sievai uzbruka, pēc kā viņa nolēma iesniegt šķiršanos. Ilšatam sākās problēmas ar alkoholu, kas laika gaitā progresēja. Alkoholismu problēmu dēļ Kuzikovu garīgā veselība sāka pasliktināties. Pēc šķiršanās Ilšats sāka dzīvot marginālu dzīvesveidu. Visu savu brīvo laiku viņš pavadīja kopā ar personām, kuras piekopa tādu pašu dzīvesveidu un cieta no alkohola atkarības, respektīvi ar dažādiem bomžiem un cilvēkiem ar zemu dzīves kvalitāti. Pēc PSRS sabrukuma un tam sekojošajām ekonomiskajām reformām viņš zaudēja visus savus ietaupījumus un sociālo pensiju. Tas savukārt daļai kalpoja par iemeslu tam, kāpēc viņš uzsāka savas noziedzīgās darbības. Visu brīvo laiku viņš sāka pavadīt bezpajumtnieku sabiedrībā, lai tādējādi tiktu pie alkohola, tāpēc aicināja viņus uz savu dzīvokli. Tāpat jāpiebilst, ka lielākā daļa viņa tā laika kaimiņu un paziņu par viņu izteicās pozitīvi. Kuzikovs esot bijis flegmatisks, izskatījies nekaitīgs, neizrādījis nekādu agresiju. Kaimiņu vidū bijis pazīstams kā atsaucīgs cilvēks, kurš vienmēr bija laipns. Viņš vairāk kārt pats meklējis palīdzību pie speciālistiem, taču nav saņēmis pienācīgu aprūpi. Gala rezultātā Ilšatam Kuzikovam tika izvirzīts apsūdzības 3 slepkavībās. Pēc viņa advokāta lūguma tika veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze un konstatēts, ka viņš ir psihiski nelīdzsvarots. Psihiatrs, kurš Kuzikovam veica virkni testu, secināja, ka papildus šizofrēnijai viņam ir attīstījusies arī nekrofīlija uz bērnībā gūtās psiholoģiskās traumas fona.
ka tēvs nogalināja viņa māti. Viņš izjūt neapzinātu tieksmi uz līķiem un izķidātu cilvēku ķermeņiem, kā rezultātā sāka fantāzijas realizēt dzīvē. Šo versiju netieši apstiprināja fakts, ka maniaks vairāk kārt mēģinājis iegūt darbu morgā, taču vienmēr saņēmis atteikumu savas psihiskās veselības dēļ. 1997. gada 20. martā saskaņā ar Sanpēterburgas pilsētas tiesas kolēģijas lēmumu Ilšats Kuzikovs tika atbrīvots no krimināla atbildības un nosūtīts uz piespiedu ārstēšanu psihiatriskajā klīnikā, kur maniaks atrodas vēl joprojām. Mūsu starpā dzīvo dažādi cilvēki, un nevienmēr ir iespējams atpazīt, kurš ir labs vai neitrāls, vai kurš sevī slēpj kaut ko ļoti tumšu. Daudzi valkā maskas, kas sabiedrībā parāda viņus kā ļoti inteliģentus, atsaucīgus un draudzīgus, kāds bija konkrētajā gadījumā. Par slepkavu vai maniaku var izrādīties pat jūsu kaimiņš vai labākais draugs. Jūs to nekad nevarat zināt. Tas šķiet baisi, bet šādi gadījumi to tikai pierāda. Ja vēlaties redzēt vēl jaunus video no mūsu kriminālās rubrikas, rakstiet komentāros. Varbūt iesakiet kādu tēmu, par ko mēs varētu uzrakstīt. Visu labu!